jau ilgāk nekā gadu Rēzeknes novada Dricānu pagastā pie Dricānu vidusskolas skatam paveras jauna un moderna sporta halle. Atklāšanas pasākumā izteiktie vēlējumi ir piepildījušies, jo sportot gribētāju te netrūkst. Sporta zāle ir ļoti noslogota no pirmdienas līdz pat svētdienai. Sporta zāle ir bez maksas, arī esošais tajā inventārs, viss tiek bez maksas piedāvāts visiem. Jā, paskatās grafikā, tad tiešām noslogojums ir sākot jau pēc 8:00 un ir dienas, kad līdz pat vakara 9, 7, jo notiek rīta pusē, tātad līdz pēcpusdienai ir mācības stundas, pēc tam notiek interešu izglītības nodarbības, tad pie mums notiek arī bērnu un jaunatnes sporta skolas nodarbības, un vakarā tad ir treniņi. Ir dienas, kad notiek basketbola treniņi, volejbola treniņi un florbols. Šajos treniņos piedalās gan mūsu jaunieši, gan arī pagasta iedzīvotāji. Tie, kas iepriekš arī skolā noteikti bija, jau tajos tālajos gados bija arī ļoti labi sportisti, arī viņi tagad nāk, viņiem jau ir gandrīz varbūt līdz 50, pat pār citiem pāri 50, jā, bet viņi iet, nāk un īsteno sevi veselīgu dzīvesveidu. Līdz ar sporta halles atklāšanu un fizisko aktivitāšu palielināšanos būtiski uzlabojušies arī dricāniešu sportiskie sasniegumi. Arī daudz skolēni sāka vairāk sportot. Pat brīžiem brīnīties, cik daudz skolēni nāk tajos tiem pašiem treniņiem, kas notiek vakaros. Vienkārši pat nesalīdzinās, kā agrāk skolēni sportoja un tagad. Protams, arī piedalāmies daudzās sacensībās un gūstam arī labus panākumus. Salīdzinām ar veco sporta zāli, jaunajā sporta zālē visas treniņu stundas notiek daudz kvalitatīvāk. Vecajā sporta zālē, var teikt, bija, tu paspēri 5 soļi un tu jau esi otrā zāles galā, tā ka nevarēja pat kārtīgi ieskrieties. Un tagad ir treniņu stundas, uzlabojušies arī sasniegumi. Agrāk mums parasti bija 3. vai pat nebija vispār godalgot vietu, bet pagājušajā gadā jau bija redzami jaunā sporta zāles dotie augļi, un mēs izcīnījām gan 1. vietu basketbolā, gan florbolā, 2. vietu volejbolā. Labi cīnījāmies arī zāles futbolā un citos sporta veidos. Arī ģimene tiek iesaistīta, vecāki nāk skatīties tās pēc sacensības, arī ja vadāt uz treniņiem ir nepieciešams. Jā. Principā var teikt, ka visa ģimene ir iesaistīta tajās sporta aktivitātēs un ļoti ir jūtams tas sporta gars. 860 kvadrātmetrus lielās sporta zāles būvniecību veica pilnsabiedrība Latgales būve. Projekta attiecināmo izmaksu summa sastādīja nedaudz vairāk par 408 000 latu, no kā 90% sedza Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.